Tūkstošiem latviešu strēlnieku. Ziemassvētku kausi jeb Jelgavas operācija norisinājās 1916. gada decembra nogalē pēc vecā kalendāra. Šajā kausa operācijā pirmo reizi izmanto jaunu taktiku – negaidīt nakts uzbrukumu bez artilērijas uguns. Cīņas bija ļoti nežēlīgs un tajās savu dzīvību atdeva 5000 Latvijas karavīru. Galvenās uzbrukuma trieciena vienības bija latviešu strēlnieku brigādes, kas Ziemassvētku kauju laikā tika apvienotas latviešu strēlnieku divīzijā. Šīs kaujas iegāja Eiropas vēsturē kā vienas no tādām nozīmīgākām kaujām Pirmā pasaules kara laikā, un arī latviešu tieši militārās vēstures posmā šīs ir viens no slavenākajām kaujām. Līdz ar to mēs cenšamies katru gadu veidot šo te kauju imitāciju un rekonstrukciju. Šeit arī ir viesi mums no Igaunijas. Antiņu kapsētā Babītas novadā svinīgu solījumu deva 60 topošie jaunsargi. Nežēlot savus spēkus un prātu labākas dzīves veidošanai, manas dzimtās zemes un Latvijas tautas labā. Vispirms bija Latvijas armija, un pēc tam bija Latvijas valsts. Jo bez savas armijas, bez cilvēkiem, kuriem deg sirds par valsti, par savu tautu, šī valsts un tauta arī nespēja pastāvēt. Pasākumā pulcēts krietnes skaits interesentu, kā arī daudzu valstu militārie atašeji. Jānis Zvērsfjords Bindars, TV3 ziņas. Bet Vecrīgā šodien turpinājās cita tradīcija. Tiks svinēta slavenā grāmatu varoņa izmeklētāja Šerloka Holmsa dzimšanas diena. Ieiešanās Holmsa tēlā guva lielu atsaucību, tāpat kā angļu suņu parādi, kino skati un tējas dzeršana kopā ar Mrs. Hudsoni. Angļu rakstnieka Artūra Konana Doila radītā tēla Šerloka Holmsa dzimšanas diena Rīgā tika svinēta otro reizi, un, kā norāda pasākuma rīkotāja, Rīga ir pirmā pilsēta pasaulē, kur šādas svinības tiek rīkotas. Pērni Holmsa dzimšanas dienu Rīga atzīmēja vairāk nekā 1000 cilvēku. Liela interese par pasākumu bija arī šogad. Gan pieaugušie, gan bērni ģērbušies Holmsa un doktora Vatsona drēbēm atbilstošā apģērbā devās gājienā no Mākslas akadēmijas uz Vecrīgu, kura laikā tika noteikts labākais Holmss un labākais romāna tēls. Pēc tam sekoja svētku ceremonija pie ēkas Vecrīgā Jaunielā 24. Padomju laikā šajā ēkā un apkārtējās Vecrīgas ieliņās tika uzņemta filma par Šerloka Holmsa piedzīvojumiem. Šerloka Holmsa dzimšanas dienas svinības Doma laukumā turpinājās līdz pat vakaram, un to laikā notika gan angļu sugu suņu parādi, gan Holmsa filmu kinoskate. Notika arī virkne citu atrakciju, piemēram, tējas baudīšana kopā ar Mrs. Hudsoni. Pasākumu kuplā skaitā apmeklēja krievu turisti, kas Rīgā pavada jaungada un Ziemassvētku brīvdienas. Jānis Zariņš, TV3 ziņas. Uz kopīgām jaunā gada svinībām Rīgas latviešu biedrība